Priecīgas Lieldienas aicinām visus gatavoties pavasara rāmavas izstādei, bet raidījumā tiekamies Vāderstad dienā. Vērtīgas mācības pirms jaunās sezonas sākumam, bet nobeigumā jaunumi. Vāderstad diena jau kā tradīcija, un mēs arī paši esam lepni par to, ka esam izveidojuši šādu tradīciju. Vēl patīkamāku šo tradīciju padara tas, ka no zemnieku puses pasākums ir akceptēts. Šodien tiešām atkal daudz cilvēku, esošie klienti un arī jaunas sejas var redzēt. Tā kā, tas jau vien ir labs rādītājs. Ja cilvēki, kam varbūt daudz kas no mums jau ir un viņi nav vienaldzīgi, viņus interesē, kas jauns. Varbūt, ko viņi nezina par jau esošo tehniku, ar kuru viņi strādā, tad šī diena ir priekš tam, lai mēs labāk spētu pateikt varbūt to, ko daudzi nezina. Un šodien mums arī tātad ir vieslektors no Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes, no Upsalas, Jons Arvidsons, profesors, tieši par augsnes apstrādes tehnoloģijām. Runājām mēs un diskutējām ar zemniekiem par minimālo augsnes apstrādi. Es domāju, ka šī diena bija ļoti vērtīga cilvēkiem, kuri strādā lauksaimniecības biznesā, lai izvērtētu to, kā viņi šodien strādā, rastu jaunas iespējas, kā varētu strādāt vēl efektīvāk, gan tehnoloģiskajā ziņā, protams, sadarbībā ar mums, jo mēs esam tie, kas piedāvā šīs tehnoloģiskās iekārtas, lai šis darbs būtu vēl efektīvāks. Ja? Jo viens ir tehnoloģija, pareizi viņu lietot, un, protams, svarīgākais no tā ir darbarīgs, ar kuru tu strādā, kā tu strādā un cik efektīvi viņš ir spējīgs strādāt, kādu atdevi viņš ir spējīgs dot. Un šobrīd, kad graudu cenas pasaules tirgu nav tās labākās, tad vienīgais ceļš, kā samazināt izmaksas un gūt lielāku peļņu, protams, tā ir izmaksas posteņu samazināšana. Un galvenais no posteņiem, protams, tās ir augsnes apstrādes izmaksas, kur ir iespējams gan līdzekļus, gan laiku ekonomēt, degvielu. Tas, protams, viss izvēršās naudas izteiksmē, kur iespējams paturēt kabatā un novirzīt kaut kādiem citiem mērķiem. Šobrīd varbūt ir svarīgi, ka tas laiks varbūt būtu īstais, kad cilvēks redz, ka tehnoloģiski varbūt viņa parks ir novecojis, ka tehnoloģijas nav tās īstās un ar tiem agregātiem, ar kuriem viņš šobrīd strādā, viņš nav spējīgs atrisināt šīs lietas, par kurām es jau teicu, tad noteikti ir īstais laiks braukt pie mums, sēsties pie galda, runāt. Finansējuma iespējas arī mums ir, tā kā principā viss mums ir. Uz šo brīdi ir Eiropas fondi, finanses, kur dabūt, kā nodrošināt saimnieku ar finansēm. Mums arī ir, tehnika mums ir, tā kā principā atliek tikai izdarīt pareizo izvēli, braukt pie mums un iegādāties vajadzīgo lietu, lai rudenī jau varētu skaitīt latu smakā. Juri, tātad esam atkal sadalījušies 3 īpašās grupās, vai kā bija pitstop, vai kā to sauc. Un es redzu, ka klienti daudz. Kā tā tēma tev? Man šodien ir jāstāsta par sējmašīnām. Prieks, ka cilvēki nāk un arī uzklausa un interesējas, jo šeit var iegūt informāciju ne tikai par to, kas ir, jau esošās mašīnas, bet arī par jaunumiem, niansēm, kas mainās uz jaunā, un tas ir, daudziem varbūt tās stimuls vecākas mašīnas vai savādākas sējmašīnas mainīt tieši uz mūsu piedāvātājiem Vāderstad, jo, ir daudzi, varbūt tās liekas sīkumi vai nianses, bet tie ir ļoti būtiski strādājot uz darba un laukā, jo padara gan eksploatāciju, gan arī rezultātu daudz labāku un vienkāršāku. Pats tā tēma,
kur bija tev? Tātad mehāniskās, jā, sējmašīnas? Mehāniskās, pneimatiskās, spiritus, sīthauks, visas, kas ir sējmašīnas. Profesionāļi visu to zina, es domāju, ka speciāli nebūs jāskaita, bet kādi bija tie jautājumi, kurus viņi gribēja tev jautāt? Jautājumu vienmēr gribētos, lai būtu vairāk, jo, teiksim, ir tā, ka vai nu cilvēki zina visu, vai nezina neko, bet labāk jau ir vienmēr pārjautāt, jo katrs jautājums ir būtisks arī mums. Mēs iegūstam kaut kādu informāciju no tiešā tā lietotāja. Un šī diena ir tieši ar tādu mērķi, lai šeit mēs mācītos gan paši, gan arī palīdzētu saimniekiem, zemniekiem iemācīties kaut ko jaunu, varbūt kaut ko ātrāk izdarīt, jo no tā visi ieguvēja. Tātad šis tas pamats jaunai sezonai. Sakārtosimies, lai pēc tam braucot pie viņiem jau uz saimniecībām, tur nebūtu tik daudz to problēmu. Problēma praktiski nav nekad. Ir varbūt tās kaut kādas nianses, kuras nav līdz galam skaidrs. Tāpēc šeit ir iespēja to noskaidrot. Un otrs, kas iespēja šodien arī kaut ko nākošajai sezonai vai nu pasūtīt vai sarunāt demonstrējumus. Kārtējā reize, kad ir ziemas laikā, kad ir nedaudz brīvāks tikties visiem, aprunāties un varbūt nonāk pie kāda laba slēdziena. Pašiem ar roku aptausīt to visu, ne tikai skaties internetā. Protams, redzēt un redzēt to visu dzīvē. Lai izdodas, skatīsimies, otrā grupa jau tuvojas. Jā, paldies. Mašīna paredzēta vairāk vieglām augstnēm un strādāšanai varbūt tās arī hidrākos apstākļos. Cik ārā ir sniegs. Demonstrējot šo mašīnu varēs redzēt tik vasarā. Tev to redzēt, kurā laikā. Nevienmērīgās iepūtas vai kaut ko tādu. Protams, paredzēts ar labāks nekā rapidam, tie ir 25 centimetri, bet runājot par ražu un ražas starpību, vairāki, teiksim, tādi veiktie mērījumi, eksperimenti pierāda, ka starpības mums praktiski arī nav. Pieninieki arī šeit ir klāt, un es domāju, ka tu pārstāv arī tātad piena ceļu. Jā, nekas nav apstājies, piena ražošana Latvijā turpinās, un es domāju, ka viņi turpināsies ar vien straujāk un straujāk attīstīties. Un arī šīs, protams, jaunās tehnikas, šīs tehnoloģijas arī jāpielieto, lai kaut ko sasniegtu. Jā, protams, ir jāmeklē tehnika, ar kuru var samazināt izmaksas, panākt pēc iespējas lielāku ražību un iegūt lielāku efektivitāti. Kā jums ir veicies, un es saprotu, ka ir kāda plāna arī turpināt sadarbību ar Vāderstādu? Jā, protams, mēs izmantojam jau 3 gadus Vāderstādu tehniku un esam ļoti apmierināti un noteikti arī turpināsim šo sadarbību. Varbūt kaut kas nolūkots vai šodien jau tikai izpētīsiet? Šobrīd mēs skatāmies uz zālāju sējmašīnu, kuru varētu izmantot saimniecībā. Varbūt kaut ko grib ieteikt taviem kooperatīvu biedriem? Es varu ieteikt pārbaudīt Vāderstādu tehniku. Šie ir ruļļi, kas kalpo ļoti labi, un šī izturība ir ļoti liela. Mēs izmantojot šo lielisko iespēju, kad zemnieku saimniecību Rubuļi ir ieradušies Vāderstādu pasākumā, mēs no Saimnieks LV un konkursa Zelta lauks Latvijā 2009 organizatoriem vēlējāmies pasniegt nominācijā Saimniecība ar augstāko rapša ražu, kas pārsniedz 5 tonnas. Šī konkursa nominantam zemnieku saimniecībai Rubuļi. Pārstāvim. Jā, pārstāvim. Paldies. Paldies. Un tas vēl ir mazliet arī novēlota dāvaniņa. Paldies. Jā, lūdzu.